Šodien praktiskās grāmatārpošanās tēmā es vēlos pastāstīt par grāmatu, kur ļoti man palīdzēja tikt galā ar pavisam negaidītu un ļoti nepatīkamu veselības krīzi. Tā ir grāmata Breaking the Habit of Being Yourself, jeb laužot ieradumu būt pašam sev. Autors Joe Dispenza. Šī grāmata un arī citas Joe Dispenzas mācības runā par to, ka, ja mēs vēlamies kaut ko tiešām izmainīt mūsu veselībā vai dzīves situācijā, mēs nevaram turpināt dzīvot pagātnē un no šīs pagātnes radītajā paredzamajā nākotnē. Un mēs arī nevaram turpināt būt mēs paši, piekopt tos pašus paradumus, kas radīs šo dzīves situāciju vai veselības problēmas. Tātad, kad man bija problēmas ar veselību, es paņēmu 3 lietas un piekopu no šīs grāmatas. Pirmā lieta bija tā, ka es sāku meditēt stundām ilgi, atslēdzot visas maņas, cik vien iespējams. Es uzliku acu aizsegu, tā ka es neko nevarēju redzēt, uzliku austiņas, kas nobloķēja ārējās skaņas, lai varētu pilnībā koncentrēties uz iekšējo pasauli. Un otrā lieta bija tā, ka es sāku dresēt savu ķermeni, klausīt mani. Mūsu ķermenis pieņem mūsu ieradumus un tad sāk automātiski tos izpildīt, kā ieinstalētu programmu. Un tad, meditējot ilgi, ķermenis sāk knosīties un grib celties, iet kaut ko darīt vai kaut vai pačurāt. Bet kas ir mūsu pienākums, lai mainītu šīs programmas, ir iedresēt ķermeni, nē, pagaidi, pacieties. Tad, kad mēs beigsim, tad aiziesim, visu izdarīsim, ko vajadzēs, un es esmu priekšnieks. Un trešā lieta bija visas dienas garumā teikt, tā kā atcelt visām negatīvajām domām vai uzskatiem, kas nāca prātā, jo šīs domas ļoti tiešā veidā ietekmē mūsu iekšējo ķīmiju, kādi peptīdi ceļos pa mūsu ķermeni, kādi hormoni izplatīsies mūsu asinīs. Un līdz ar to, protams, rada šīs veselības problēmas vai arī mūsu tos ieradumus pieņemt lēmumus tādus nevis citādākus, kas rada šo dzīves situāciju. Un šīs 3 lietas, ko es piekopu, ne tikai izmainīja manu veselības stāvokli, palīdzēja tikt galā ar šo krīzi, bet arī tiešām izmainīja mani, un es kļuvu par citu būtni.